Labdien, dārgie cilvēki! Mēs šodien mācāmies jau 7. stundu par lūkšanām. Un parunāsim vēl par daudzām labām lietām un atkārtosim rakstus, paskatīsimies uz to realitāti, kā tad īsti mēs pieņemam vai nepieņemam. Un, piemērs daudzi saka tā: kā es varu ticēt, ja man pašlaik tik ļoti sāp, bet jūs sakat, ka man ir jātic, ka esmu vesels bez jebkāda ārēja pierādījuma. Citi saka atkal, es saprotu, jūs sakāt, ka man ir jāuzvedās tā, it kā es esmu vesels, kaut gan tas nav tā, un tad viss notiks. Nē, es tā nesaku. Tas, par ko jūs domājat, ir prāta spēles, un tas tā nestrādā. Kad jūs saspringstat, lai ticētu tam par kaut ko, jums jāskatās tālāk par fizisko realitāti. Tas, ko jūs redzat ar acīm, tas, ko jūs jūtat. Jo Dievs ir gars. Un par to ir rakstīts Jāņa evaņģēlijā 4. nodaļa, 24. pants. Dievs ir gars, un kas viņu pielūdz, tiem to būs pielūgt garā un patiesībā. Ja Dievs kaut ko dara, viņš dara to garīgā sfērā. Ja jūs lūdzat par dziedināšanu, viņš to jums dod garīgā sfērā. Tajā momentā, kad jūs ticat, ka viņš to dara. Jūs esat jaunās derības ticīgais, un jums jau ir tas Dieva spēks, kas Jēzu cēla no mirušiem. Tajā mirklī, kad jūs sākat ticēt, Dievs atbrīvo nepieciešamo spēku jūsu garā. Tas nozīmē to, ka jūs saņēmāt to, kas jums ir vajadzīgs. Dievs izdarīja visu nepieciešamo, lai jūs saņemtu brīnumu. Tas notika tajā momentā, kad lūdzāt. Dievs deva pavēli un atbrīvoja savu spēku, un tas ir izdarīts. Bet dziedināšana ir vajadzīga manai miesai. Ticība, tas ir tilts starp garīgo un fizisko sfēru. Tieši tādā veidā, kas jau ir noticis garīgā sfērā, pāriet fiziskajā. Vēstule Ebrejiem 11. nodaļā 1. pants saka, jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām. Paļaušanās par materializāciju un pārliecība, ka būs fiziskais pierādījums. Tikai tāpēc, ka mēs kaut ko neredzam, nenozīmē, ka tas nav. Ja jūs domājat, ka materiālā sfēra, ka tā ir vienīgā realitāte, jums vienmēr gribēsies strīdēties. Patiesība ir tāda, ka garīgā sfēra tiešām eksistē, un jūsos ir garīgais cilvēks. Garīgā sfēra visa avots fiziskai sfērai. 2. korintiešiem 4. nodaļa 18. pants. Ja mēs neņemam vērā to, kas ir redzams, bet to, kas nav redzams. Jo redzamais ir laicīgs, bet neredzamais mūžīgs. Neņemt vērā to, kas ir redzams. Un tas, acīm redzot, ir visgrūtāk. Tāpēc, ka tad, kad mēs skatāmies ar acīm, tad, kad mēs jūtam sāpes, bet mums ir jāskatās uz to, kas nav redzams. Redzamais ir laicīgs, bet neredzamais mūžīgs. Jūs taču gribat būt mūžīgi vesels. Vai kā jūs skatāties uz to, kā jūs redzat sevi veselu, vai jūs redzat sevi slimu? Vai jūs pat iedomāties, varbūt nevarat, ka jūs esat vesels? Mums jāatzīst, ka ir lietas, un tās ir reāls.
aiz fiziskās sfēras robežām, ārpus 5 maņu orgāniem. Un eksistē taču televīzijas un radio viļņi. Tos var noteikt. Ja jūs sakat, viņu šeit nav, tāpēc, ka es tos neredzu un nejūtu, vienkārši tas nozīmē to, ka mēs neesam īpaši gudri, ja mēs tā sakām. Viļņi eksistē, mēs varam par tiem neko nezināt. Ir garīgā sfērā eņģeļi, ļaunie gari un svētais gars. Tieši tur, kur jūs atrodaties. Jūsos ir reāla būtne, gars, ar kuru nevar kontaktēties caur 5 maņu orgāniem, caur to, kā jūs jūtaties vai to, ko jūs jūtat. Cilvēki ļoti bieži saka, es jūtu vai nejūtu, vai nebalstaties uz to. Vienkārši ir jātic Dieva vārdam, kur tiek teikts, ka saņemat prasīto. Jūs jau saņemat prasīto. Ja jūs mēģināsiet noteikt, vai tas tiešām ir noticis, skatoties spogulī un vadoties pēc sajūtām miesā, jūs vienmēr kļūdīsieties. Dziedināšana notiek garīgā sfērā. Kā dziedināšana nonāk no garīgās sfēras fiziskajā? Tas notiek tad, kad jūs sākat ticēt. Runājiet, lai arī tas nav redzams, es zinu, ka Dieva vārds saka, ka es atbildi saņemu tieši šajā momentā. Tas izpaudīsies fiziskā sfērā. Runājiet paši sev. Nerunājiet citiem, stāstiet to paši sev. Tas nav redzams, tas nav jūtams, bet es zinu, ka Dieva vārds saka, ka es atbildi esmu saņēmis šajā momentā, un tam jāizpaužas fiziskā sfērā. Jo Marka 11. nodaļa, 24. pants saka, tāpēc es jums saku, visu, ko jūs lūgdami lūgsiet, ticiet, ka jūs dabūsit, tad tas jums notiks. Jūs redzat, ka šeit ir nākotnes izteiksme. Ticiet, tas ir tagad, ka jūs dabūsiet. Tad tas jums notiks. Skatieties pagātnes, tagadnes un nākotnes izteiksmes pantos, kurus jūs lasat. Jums būs labāk saprotama tā darbība, uz kādu jūs ejat, kam jūs ticat, kā jūs ticat. Tāpēc es ticu, ka Dievs to ir izdarījis. Garīgā sfērā notiek satriecošas lietas, un Dievs atbrīvo savu spēku. Es to vēl neredzu, bet zinu, ka tas ir tā. Pēc tam, izmantojot garīgos principus, par kuriem mēs runājām, izdariet tā, lai atbildi atnāktu. Sāciet nosaukt un pavēlēt mainīties lietām fiziskā sfērā. Esiet pateicīgi, ka dziedināšana jau notikusi. To var salīdzināt ar cilvēku, kas cieš no slāpēm, atrodoties blakus akai. Tas pats ūdens, kas cilvēkam ir vajadzīgs, ir pavisam blakus, bet jūs varat nomirt no slāpēm, ja nezināsiet, kā nolaist akā spaini un dabūt ūdeni. Ir lietas, kas palīdzēs jums smelt pārdebisko Dieva spēku no jūsu garīgās akas, kas ir jūsos. Izmantojiet vārdus, kas rada dzīvību, nevis nāvi. Kā jau mēs pagājušā stundā lasījām, un tagad arī lasīsim, un būs panti, kurus atkārtosim, lai jūsos tiešām paliek šie panti, ka jūs viņus atceraties, ka jūs viņus sameklēt, ka jūs viņus izrakstat varbūt, kā jūs varat stāvēt uz šiem pantiem, kā jūs varat būt pārliecināti, ka tas ir tieši tā un nav savādāk. Dievs ir uzticams. Salmām pamācības 18. nodaļa 21. pants saka, nāve un dzīvība stāv mēles varā, kas mīl savus mēles māku, tas baudīs no tās augļiem.
Vai jūs mīlat savas mēles māku? Jums patīk tas, ko jūs runājat? Jo dzīvība stāv mēles varā. Ko jums nozīmē vārds dzīvība? Dzīvība mūsos ir. Dievs mums devis dzīvību. Tā ir jau mūsos, bet kā mēs par to runājam? Vai mēs esam atzinuši to dzīvību, dzīve un dzīvība, kas ir atkarīga no Dieva? Vai mēs esam atdevuši savas dzīves Jēzum? Vai mēs ļaujam vadīt mūsu dzīves Dievam? Vai mēs mācamies no Svētā gara, kā viņš mūs māca? Vai mēs iedziļinamies tā vārdā, ka mēs esam pārliecināti? Un tad baudīsim no tās augļiem. Ko mēs runājam, to mēs arī dabūsim. Tāpēc, ka mēs runājam, tāpēc, ka mēs ticam tam. Un tāpēc mēs tā runājam. Vai mēs runājam par to, kas mums sāp? Un īpaši, jau iepriekšējās stundās es esmu teikusi, cilvēka ticība. Kā jūs ticat? Ja cilvēki tic, ka jūs visu dienu sēžot pie datora, es saku piemēru no savas dzīves. Ja jūs sēžat, darat sēdošu darbu un jūs ticat, tāpēc, ka apkārtējie visi runā, ka jums noteikti ir jāsāp kaut kur, un tās ir sekas no sēdēšanas, un tagad ir tā jādara. Ja jūs tā ticat, jums tas arī sāpēs. Es tam neticu, un man nesāp. Pēc ticības jūs saņemsiet. Nevis pēc tā, kā jūs klausaties, ko apkārtējie runā. Jūsu ticība ir atkarīga no jūsu vārdiem, no tā, ko jūs lasiet, ko jūs klausaties, ar ko jūs runājaties, ar ko jūs draudzējaties, kam jūs ticat. Vai jūs ticat Dieva vārdam vairāk kā laika ziņām? Paskatieties uz to savu ticību. Nāve un dzīvība stāv mēles varā. Kas mīl savas mēles māku, jūs mīlat savas mēles māku? Mēs baudīsim augļus. Ar šiem dzīvības vārdiem runājiet uz problēmu. Marka 11:23. Es jums saku, ja kas šim kalnam sacīs celies un meties jūrā un nešaubīsies savā sirdī, bet ticēs, ka notiks, ko viņš saka, tad viņam tas notiks. Jūs redzat, vienā pantā ir izteikts pilnīgi viss. Patiesi es jums saku, to teica Jēzus. Un ja Jēzus to saka, viņš ir uzticams. Ja viņš to tā saka, tad tam tā arī jānotiek. Un es kalna vietā ielikšu vārdu problēma. Ja kas šai problēmai sacīs, celies un meties jūrā, tas nozīmē, viņai jāaiziet no manas dzīves, viņai jāpārceļās, viņa nevar vairs kontrolēt manu dzīvi. Šī problēma, šis kalns, un nešaubīsies savā sirdī. Ja jūs šodien sakat uz problēmu, bet rīt no rīta jūs jau šaubīsaties par to, vai Dievs atbildēja vai neatbildēja. Tāda nav ticība. Nešaubīsies savā sirdī, nevis prātā, bet sirdī. Sirdī, nevis prātā, ka jūs neviens nevar izšaubīt, lai ko jūs dzirdētu apkārt, lai ko jums kāds stāstīt, jūs ticat sirdī, ka notiks, ko viņš saka, tad viņam tas notiks. Tas, ko es teicu, tam ir jānotiek. Es to saku, tāpēc, ka Dievs man deva varu. Es saku, un tam ir jānotiek. Un tad tas notiks. Pats Jēzus runāja uz vīģes koku. Marka 11. nodaļā 14. pantā. Un Jēzus sāka par to runāt un sacīja, lai neviens nemūžam vairs neēd augļus no tevis. Un viņa mācekļi klausījās. Runājiet ar to, kas jums aug dārzā.
tārpi vai kukaiņi, es jūs nolādu. Es svētīju kokus, dārziņus, dažādus augus vai zemi, kur kurmis uzrok visu un pavēl būt auglīgiem. Kā strādā debesu valstība? Zinātnieki ir atklājuši, ka galvā ir tāda smadzeņu daļa, kas reaģē uz skaņām. Ja jūs sakāt, es esmu piekusis, tad izrādās, ka jūsu smadzenes, kad tās to dzird, dod jūs miesai komandu sagatavoties atpūtē. Jūs jutīsieties vairāk un vairāk piekusis, ja runāsiet par to, ka esat piekusis. Es par piekušanu jau esmu teikusi. Es saku, ka es nekad nepiekūstu. Kāpēc? Tāpēc, kad 1. korintiešiem 4. nodaļa 1. un 16. pants to saka, ka Pāvils teica, ka mēs nepiekūstam. Mēs nepiekūstam. Un lai arī mūsu ārējais cilvēks noveco, iekšējais nenoveco, viņš ir mūžīgs. Un tad, kad es ieraudzīju šos pantus, es domāju, kāpēc? Es taču vienmēr biju piekususi. Es sāku šos pantus lasīt. Es sāku sev to stāstīt, ka es nekad nepiekūstu. Tāpēc, ka Dievs ir manī, vai tad Dievs piekūst? Garīgā sfērā es nepiekūstu. Un tas dod spēku fiziskai sfērai. Nepiekust. Dariet to, un jūs būsiet spirkti katru dienu. Un esiet gulēt tāpēc, ka ir vakars, nevis tāpēc, ka es esmu piekusus. Domājiet, ko runājat. Skatieties uz to, ko darat. Izdzīvojiet katru dienu. Izdzīvojiet no rīta līdz vakaram. Priecājieties par to, ko jūs redzat. Paskatieties uz to, kā Dievs visu ir radījis. Un šī pati smadzeņu daļa reaģē uz to, ka jūs esat modri un priecīgi. Zinātnieki tikai tagad sāk atklāt to, ko Dievs jau sen ir pateicis. Jūsu miesa ir pati spējīga sevi izcietināt un atteikties no sāpēm. Zāles sāpes nenoņem. Izrādās, ka ir mūslaidzīgas tehnoloģijas, kas liek hroniskām slimībām atbrīvoties no sāpēm. Ar šo tehnoloģiju cilvēks smadzenēs tiek sūtīts tāds elektroimpulss. Un tā rezultātā sāpes tiek noņemtas 10 reizes vieglāk kā ar narkotiskām vielām un preparātiem. Tāpat otrā elpa sportistiem nav nekas cits kā pareizu vārdu izvēle smadzenēs. Un tas noņem nogurumu organismā. Jūs varat pavēlēt savai miesai būt veselai. Pavēlēt zobu sāpēm aiziet un redzēju uzlaboties. Nesteidzaties lietot zāles. Protams, ja jums tās ir vajadzīgas un jūsu ticība vēl nav tā izaugs un lietojiet viņas. Es neesmu pret zālēm, bet parunājiet ar savu miesu. Tas notiek debesu valstībā. Mēs paši visu sarežģījam. Ja tad, kad mēs lūdzam, nekas nenotiek, mēs dusmojamies uz Dievu un sakām, kāpēc nekas nenotiek. Dievs deva mums spēku, bet mēs nezinām, kā to lietot. Mūsos jau ir Dieva spēks dziedināt slimos un augšām celt mirušos. Ja tas nenotiek fiziskā sfērā, protams, problēma nav Dievā, ka viņš neko nedara, bet gan mūsos. Mēs neļaujam šim spēkam izpausties. To vajag ieslēgt un virzīt pareizā virzienā. Ienirstiet Dievu vārdā. Vienkārši ienirstiet. Tas nevar atrast citu piemērotāku vārdu. Un lietojiet to, runājot uz savu miesu, uz tiem apstākļiem, kas jums ir. Runājiet uz savu kalnu.
Es tagad netērēju daudz laika lūkšanām. Lielāko laika daļas lietoju Dieva mīlestības izrādīšanai, slavēšanai, mēlēs lūkšanā. Viņš man sargā pilnīgā mierā, tāpēc, ka ar prātu un domām es esmu viņā. Neaiziet prom no tā, neesat kaut kādu daļu laika paši ar sevi vai ar ģimeni, un tad laiks Dievam. Esiet visu laiku ar Dievu. Jesajas 26. nodaļa, 3. pants. Kam stipra ticība, tam tu dod mieru, tiešām mieru, jo viņš paļaujas uz tevi. Jūs redzat, ja jūsos ir miers, jums ir stipra ticība, jo jūs paļaujaties uz tevi. Paņemat šo pantu kā testu. Miera nebūs jums, ja jūs nepaļaujaties uz Dievu. Miers, tas ir pirmais, ko es ievēroju cilvēkos, kristiešos, vai viņi paļaujās uz Dievu. Ja viņi ir satraukti, ja viņiem ir bailes, ja viņi ir nemierā ar savu dzīvi vai nemierā ar apstākļiem. Bet šeit ir teikts, kam stipra ticība, no kā nāk stipra ticība? No Dieva vārda. Tām tu dod mieru. Caur Dievu vārdu mēs saņemam mieru. Tiešām mieru. Jūs redzat, atkārtoja šie vārdi, jo viņš paļaujas uz tevi. Cilvēks, kas ir sevi piesējis pie Dieva vārda, vienmēr paļausies uz Dievu. Un tajā būs miers. Kad es saņemu sliktu ziņu, es nolemju neuztraukties. Es esmu kontaktā ar Dievu. Dievs ir mans glābējs, es piederu viņam. Kaut arī šis jautājums šobrīd ir svarīgs varbūt, tik un tā, salīdzinot ar mūžību, tas viss ir sīkums, tas viss pāries un aizies. Un es mierīgi varu gulēt, par to nedomājot. Un es bieži vien pat nelūdzu par to, lai situācija atrisinās, jo es zinu, ka Dievs situāciju jau risina. Kad mīlestība uz Dievu un slavēšana jums ir galvenā, jūs ievērosiet, ka jums nebūs par ko lūgt. Bet ja jūs nolemjat lūgt par kaut ko svarīgu, sāciet to ar pateicību un Dieva slavēšanu. Sakiet, pateicos Tev, Tēvs, ka Tu jau šo lietu esi atrisinājis pirms es šo problēmu sastapos. Paldies, ka Jēzus brūcēs, es esmu dziedināts. Vēstule Kolosīšiem 2. nodaļa, 7. pants. Sakņodamies viņā, augdami viņā, stipri kļūdami ticībā, kurā esat mācīti, pāri plūzdami savā pateicībā. Jūs redzat, sakņodamies viņā, kā mēs varam sakņoties, augdami viņā, stipri kļūdami ticībā, kurā esat mācīti. Svētais gars mūs māca, tad, kad mēs lasām vārdu, tad ticība kļūst stipra, pāri plūzdami savā pateicībā. Turpiniet slavēt un pateikties, kas Dieva vārdā ir pateikts un garā ir jau noticis. Dariet to tik ilgi, kamēr no sirds nav aizgājušas bailes un nemieris, kamēr jūsos atdzīvojas ticība. Es pateicos un slavēju līdz tam momentam, kad ticība atdzīvojas, kad tā ticība ir tāda pārliecība. Es atceros, kā es lasīju Kenneta Hagina grāmatā, ka viņš nekad par problēmu nelūdz uzreiz. Viņš pāris 3 dienas, viņš domā par rakstiem, paņēmis pantus kādus, un tad viņš lasa, pārdomā, vai tas ir 1 pants, vai tie 2 vai 3 panti. Tur nav jābūt 100 pantu.
viņš caur šiem pantiem rada sevī, šie Dieva vārdi rada ticību mums tam, kas tur ir rakstīts. Un es to sen jau ielāgoju, ka tas ir tas, kas mums ir jāatkārto. Mums jālasa vieni un tie paši panti, lai tas, kas pantos rakstīts, lai tas ir mūsos, lai šī pārliecība ir tāda, ka nav nekādu šaubu, un tad viņš lūdza par problēmu. Tad viņš dzina viņu prom, jo ticība nostiprinājās. Ja jūsos vēl ir bailes, nesāciet lūgt par pašu problēmu. Nesāciet lūgšanu, neesot pilni ar ticību. Tuvojieties Dievam un tiekat galā ar bailēm. Slavējiet Dievu par viņa milzīgo mīlestību, kamēr mīlestība neaizsen bailes. Es jums izstāstīšu vienu gadījumu, kas notika, jau kādi gadi ir pagājuši, daži gadi ir pagājuši. Man no citas grupas piezvanīja viena māsa un teica, ka viņa gribētu, lai es lūdzu par viņu, jo viņai uz muguras ir audzējs, un viņa tā lūdzu, lai viņa var atbrīvoties no šī audzēja. Un es lūdzu ļoti vienkārši, tā bija minūte vai divas, ne vairāk. Es pavēlēju šim audzējiem nokalst, iznīkt, nolādēju viņu, lai viņš iziet no miesas, un viss lūkšana beidzās, un mēs sarunu beidzām, ļoti ātri, man liekas, ka 5 minūtes tur nebija arī viss tās sarunas. Nākošā dienā viņa man piezvanīja un teica, ka viņa ir dziedināta, ka vīrs ir paskatījies, ka uz muguras nav nekādu seku, ka viņa ir dziedināta. Un tad mēs sākām runāt, es viņai prasīju, kā tas bija, kā viņa ticēja, vai kā tas notika. Viņa teica tā, es kādu pusgadu sevi sagatavoju, lai tev piezvanītu, un tu par mani lūgtu. Es saku, un kā tu sagatavoji sevi? Es izrakstīju raksturvietas, es domāju par viņām, es skandināju viņas tā, ka es ticu, ka es tiešām ticu šīm rakstu vietām, jo tāda ir patiesība, to Dievs ir pateicis. Un tad es tev piezvanīju, un tad viss notika. Jūs redzat, cilvēks pats sevi sagatavoja, lai tiktu dziedināts. Tā pārliecība par Dievu vārdu, ka Dievs ir patiesība, vienīgā patiesība, nevis viena no patiesībām. Tā ir Dieva taisnība. Es esmu Dieva bērns. Man pieder šī Dieva patiesība, jo jūs atzīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Šī patiesība ir uzrakstīta Dieva vārdā. Es viņu lasu, es viņu pieņemu, es viņu iestrādāju sevī, lai man prātā, sirdī un ar visu sirdi es ticu tam, kas tur ir uzrakstīts. Un tad, kad es pieņemu šo patiesību kā savu, tad es tieku brīva no slimībām. Padomājiet, cilvēks sevi sagatavoja un tad prasīja, lai par viņu lūdz. 1. Jāņa vēstule, 4. nodaļa, 18. pants. Baiļu nav mīlestībā, bet pilnīgā mīlestība aizdzen bailes, jo bailēm ir mokas, kas baiļojas, nav sasniedzis pilnību mīlestībā. Un atkal, paņemat šo pantu, baiļu nav mīlestībā. Ja jūs sakat, ka jūs mīlat Dievu, bet jums ir bailes, tad vai jūs uzticaties Dievam? Bet pilnīgā mīlestība aizdzen bailes. Jūs ar ticību varat izspiest ārā šīs nepareizās bailes. Jo bailēm ir mokas. Jā, bailēm ir mokas. Cilvēki mocās. Nezināšanā būs dziedināšana, nebūs dziedināšana, vai kad Dievs dziedinās. Kas baiļojas, nav sasniedzis pilnību mīlestībā. Jūs no bailēm varat atbrīvoties, domājot par to, cik pilnīga ir Dieva mīlestība uz mums.
Lasiet 1. Korintiešiem 13. nodaļu, un tur, kur ir vārds mīlestība, ieliekat vārdu Dievs tai vietā, un jūs ieraudzīsiet, kāds ir Dievs. Tā ir pilnīga mīlestība. Un kā jūs tikai sapratīsiet, ka atbrīvojaties no bailēm un esat piepildīti ar ticību, dariet to, kas jādara, un lūdziet par situāciju, bet neizsakat vārdus, kas liecina par bailēm. Nav vērts neko runāt, ja jums ir tikai cerība. Vēlēšanās bez ticības un mēģinājums kaut kā rīkoties nelīdzinās ticībai. Ticībai ir jābūt noteikti, lai jūsu vēlēšanās realizētos fiziski. Kā tikai es saprotu, ka ticība manī pacēlās, un es patiešām ticu, ka garīgā sfērā jau viss gatavs realizācijai, lai mana vajadzība tiktu apmierināta, ar šo ticību es griežos pie savas vajadzības, pie miesas, pie finansēm, ļauniem gariem un apstākļiem. Pēc tam es slavēju Dievu, darot savu ienaidnieku bezspēcīgu. Iznāk tā, ka es visu laiku situ pa situāciju un sātanu, lai rezultāts parādītos. Es brīžiem lūdzu ilgi, neticības dēļ. Es ticu, ka Dievs man ir atbildējis un izdarījis visu nepieciešamo tajā momentā, kad es lūdzu. Bet es negribu atbildi atstāt garīgā sfērā. Es cenšos to dabūt fiziskā sfērā. Tas man ir vajadzīgs šeit, lai es to fiziski redzu. Un kādreiz kalpojot cilvēkiem ir jālūdz tur 2, 3 vai 5 reizes, cik vajadzīgs. Tajā pašā laikā es netaisos nākt pie Dieva ar zaudētāju sajūtu un nesaku, lūdzu izdari kaut ko. Es ticu, ka dziedināšana ir notikusi, tāpēc, ka Dievs ir uzticams. Jēzus jau ir nomiris pie krusta, viņš jau paņēmis visas slimības. Viņš jau pieņemat šo domu, viņš jau dziedināšanu mums ir iedevis. Ja mēs to neredzam, ja mēs to neesam saņēmuši, tad tā ir mūsu darbība vai nedarbība. Kāpēc mēs to neesam saņēmuši? Dziedināšanu Dievs ir dāvinājis, bet mēs kaut kādu iemeslu dēļ neesam mācējuši pieņemt. Un tādā gadījumā ir jāpastrādā ar savu pieņemšanu. Izdarīsim tā, kā Jēzus darīja. Marka 8. nodaļa no 22. līdz 26. pantām. Un viņi nāk uz Betsaidu, tad tie viņam pieved kādu neredzīgu un viņam lūdz, lai viņš to aizskartu. Un viņš neredzīgo pie rokas ņēmis, to izved ārā no ciema un spļāva viņa acīs. Uzliktām rokas un tam jautāja, vai tu ko redzi? Un acis pacels, tas sacīja, es redzu cilvēkus kokiem līdzīgus staigājām. Tad viņš atkal uzlika rokas uz viņa acīm, un tas ieraudzīja gaismu, un tapa atkal vesels, un redzēja visu pilnīgi skaidri. Un viņš to sūtīja mājās, sacīdams, neej ciemā. Mēs paskatīsimies šo rakstu vietu. Lūk, neredzīgais. Ko Jēzus darīja? Viņš izveda ārā no ciema un darīja pilnīgi netradicionāli. Spļāva viņa acīs, uzlika tām rokas un tam jautāja, vai tu ko redzi? Tā ir tā pirmā lūkšana bija. Un acis pacels, tas sacīja, es redzu cilvēkus kokiem līdzīgus, staigājam. Jūs redzat, vēl nebija notikusi dziedināšana. Tad viņš atkal uzlika rokas uz viņa acīm, un tas ieraudzīja gaismu. Un tapa atkal vesels un redzēja visu pilnīgi skaidri. Bet kāpēc viņš teica, neej ciemā? Jūs zināt, tad, kad jums notiek dziedināšana, nevienmēr ir jāliecina. Jums tas varbūt liksies savādi, jo taču Dievs jāpagodina. Bet šeit Jēzus teica, neej ciemā, un viņš to neteica tikai šim cilvēkam. Ļoti bieži Dievs saka,
neej ciemā un nevienam to nesaki. Kāpēc? Tāpēc, ka apkārt ir daudz neticīgo. Un tad, kad neticīgie, tad, kad tie, kas netic, sāk apšaubīt to, tad jāapskatās, cik tad ilgi tad būs tā veselība, kad tik neatgriežas atpakaļ. Visas šitās runas man ir pazīstams. Jūs zinat, tas arī skanēs savādi, bet es pirmos 10 gadus nevienam neteicu par dziedināšanu. Pirmos 10 gadus. Un tad, kad mana pārliecība bija par to, ka es varu cilvēkus atvest pie Dieva caur to, ko Dievs manā dzīvē ir darījis, tad tas nesa augļus, jo manu ticību vairs neviens nevarēja izšaubīt. Bet es nezinu, kas būtu noticis, ja es būtu uzreiz to liecinājusi, jo es dziedināšanu biju saņēmusi visā miesā. Tas nozīmē, man bija 10 slimības vienlaicīgi, un es nevienam par to nestāstīju. Es nerunāju par viņām. Es nevienam nelūdzu, lai par mani lūdz, jo es nezināju, kuru slimību tad man nosaukt pirmo. Un kā vispār saņemt dziedināšanu, es redzēju apkārt daudz slimu cilvēku. Bet es lasīju vārdu, caur ko mana ticība pieauga. Un tad lietas sāka notikt. Bet tad, kad viņas notika, man likās, tas ir tik dabīgi un tik vienkārši, ka par to vispār pat nevajag runāt. Es domāju, ka visi to tā dara, ka es esmu tā pēdējā, kas tagad ir nonāks pie tādas atziņas. Paldies Dievam! Es nezinu, es tiešām nezinu, kā būtu bijis, ja es būtu liecinājusi. Bet kamēr mana ticība nebija tik stipra, lai par to runātu, Dievs nostiprināja mani vārdā, pagāja gadi, un tad, kad es liecinu par to, ka Dievs man dziedina, ļoti viegli ir atvest cilvēkus pie Dieva, īpaši, kad viņi ir slimi. Lūksim, kamēr neieraudzīsim rezultātu. Atcerieties vienu reizi un uz visiem laikiem, kad Dievs ir uzticams. Un viņš ir atbildējis uz jūsu vajadzību jau līdz tam, kad tā parādījās. Jūsu sirdī radīsies drosme un ticība, kad jūs sapratīsiet, ka Dievs ir lielāks par jūsu vajadzību. Dažreiz es lūdzu par citu cilvēku tāpat kā par sevi. Tēvs, es ticu, ka tavs vārds stāv pāri visiem vārdiem. Un tad es griežos pie problēmas. No tā, kā es lūdzu, nostiprinās arī tā cilvēka ticība, un tā atbrīvojas Dieva spēks. Cilvēkiem ir priekšstats, ka Dievs dziedina kaut kādā noslēpmainā veidā. Ja viņš grib kādu dziedināt, tad bats un cilvēks ir vesels. Un ja tas uzreiz nenotiek, ja rodas kādas grūtības, tad viņi domā, nenotika. Dievs neizdziedināja. Dievs lieto nepilnīgus cilvēkus. Ja mūsos nebūtu tik daudz neticības, mēs redzētu daudz ātrākus rezultātus. Un tagad, kad es to saku, ļoti daudziem gribas teikt, bet es taču ticēju, es visu laiku esmu ticējis. Jūs zinat, Dievs visu ir izdarījis. Ja kaut kas nenotiek, mums ir jāmainās. Nevis Dievam. Brīnumi jau ir tad, kad notiek kaut kas labs. Cilvēki klausās ziņas un piepilda savus prātus ar tām, un tā viņi ienirst neticībā. Tā kā Jēzum jālieto tādi nepilnīgi trauki kā mēs, tad reizēm viņa spēks uzreiz neizpaužas. Katrā no mums ir kāda daļa neticības, un arī lietas, no kurām mēs neesam atbrīvojušies. Jūsu spējas pieaugs, izpaust Dieva spēku, ja jūs šo spēku lietosiet, praktizēsiet lūgšanās par sevi un citiem. Jēzus savā dzimtā pilsētā nevarēja daudz izdarīt, neticības dēļ. Mateja 13. nodaļa, 58. pants par to saka. Un viņš tur nedarīja daudz brīnumu viņu neticības dēļ.
turpiniet pielietot. Jums būs daudz labāk rezultāti, kad jūs sāksiet saprast visas lietas, ticēt tā un pielietot tās. Āmen šodien. Tiksimies mēs atkal pēc nedēļas, turpināsim runāt par lūkšanām, un šī mācība iet uz beigām. Tā kā es domāju, ja jūs pieņemat to, ko es jums saku, un tas ir rakstīts vārdā, ja jūs mainīsiet savas domas par to, kā jūs esat lūguši līdz šim, un ja jūs neesat redzējuši rezultātu, tad paskatieties vēlreiz uz jūsu lūgšanām un pieņemat to, ko raksti saka, un izmainiet tās, lai jūs būtu par svētību gan sev, gan citiem. Jo ļoti bieži cilvēki vaino Dievu, tāpēc, ka neredz rezultātu. Bet Dievs visu ir izdarījis. Dievs ir uzticams. Tiekamies pēc nedēļas. Paldies, ka klausījāties!